diena, pulkstens 3, kaut kur te ir absolūti pilns ar turistiem. Un te ir viens pirātu kuģīts, kurš iet uz Westenplatte arī. Nu, kā redzam, viņš ir bišķiņ falšs, apakšā ir metāla karkas, augšā ir šloks uztaisīts. Nā, bet turistiem tas aiziet. Un cik tad šitās te maksā? 100 zloti pieaugušajiem, 70 bērniem. 100 zloti, tas ir 25 eiro apmēram. Tilts griežās. Ok, un te mums iet projām pirāts. Skatāmies. Mums jātiek tur. Nācām un atnācām, vakar bijām tur, Žurav, un šodien šitajās ēkās iesim iekšā. Nu, pat taisnot izējas nav. Baigais gabaliņš jāiet. Mēs to izdarījām. Un cik varēsim, tad skatīsimies. Te arī Soldeks. No bronzas taisīts. Kas ir tas? Šī ir bronzas krāsā. Šis ir bronzas. Was? Kautubarn. Šis tā? No Vāsas? Jā, Vāsa. Tas ir tas kuģis, kas nogrib. Nē, es nezinu. Tas uzraksts arī ir, ka 997. Un te ir kuģīši paliekas. No metāla uztaisīts rāms, kas parāda, kāds viņš bija. Šī muzeja viens mīnus ir, ka viss ir poļu valodā. Varš, dzelsrūda, nedzi? Vasks. Zemūdens pasaule. Un šādi izskatās un darbojās tas pacēlājs, ko mēs vakar apmeklējām. Te viņš mums ir šķērgriezumā. Mēs varam iejusties vecajā kuģī, bet mums Rainer tie problēmas, vai ne? Šitiem vīraļiem, kas te bija, tiem arī. Ja mums apkalpot lielgabalu, būtu samērā grūti. Tu mēģinās pielādēt? Vēlreiz. Mēs pielādējam, gatavojās. Tad mums būs tu veicās. Tas par tevīm šauj. Rainers izšauj pretī. Ir. Viktorī. Tad ir kā man.
Rainers piedalīsies glābšanas operācijā, cels ārā kuģi. Jā. Īsti nestrādāja šitā sistēma. Kaut kas nebija. Picasso. Da Vinci. Koperniks. Te mēs esam daudz, jā? When hinges creak in doorless chambers and screams of frightening sounds Šitā te uzskatu, šis labāk. Kurš? Šis? Tur vēl labāk redzēt. Jā. Katafalks, jā, mēs bijām šitajā muzejā, tajā tornī. Paskatījāmies. Nu, kur tu? Bela čāraka. Vai nu šodien vecpuļš ballīt vai kas, bet čaļi vienādos čeklos staigā pa galveno ielu dzerdam, un arī mēs tās dāmas redzējām. Un tur pie viena fātarīša nopirkām Danielai rokas sprādzi. Izmantojām Google Translate, lieliski sazinājāmies. Mums ir maziņa pauzīte pašā centrā pie Strūklakas, te mums aiz muguras ir Neptūns. Sānā, aiz muguras. Un blakus Krodziņā notiek aktīva dzīve, tur dzied, kas ir The Legendary Red Dog Bar, kur notiek karaoke. Nu, ko mēs šodien esam izdarījuši? Mēs šodien tad otro dienu esam, un mēs esam paskatījušies jūras muzeju. Mums vēl paliek Soldeka kuģis, ko apskatīties, tā bija kompleksā biļete. Un, protams, mēs tur blakus aizgājām uz Vaska figūru muzeju un šausmu istabu, bet, price performance tas bija diezgan dārgi salīdzinoši par to, ko tur varēja redzēt. Protams, mēs izbaudījām prioritātes, ko man sniedz skolotāja karte un Raineram studentu karte starptautiskā. Tur momentā ir atlaids un patiesībā diezgan ievērojams sanāk, vai ne? Šausmu istabu mēs pa velti līdz ar to redzējām salīdzinoši pēc cenām. Nu jā, šodien laiks mums ir draņķīgs. Nu jā. Nodzina pat bārdu, lai neiesauļotu balts pleķis, bet izrādās nevajadzēja, jo saule šodien nav.
Nu, kaut kā tā. Pārtījā. Izdevās. Muguru nesačakarēja. Vienīgais gals mirst tagad. Gals smirdē. Tā ir sīkuma. No rīta varbūt arī pirksts smirdē. Jā, un tur tālumā jau redzēt, tur ir miņoni vesels bars spieto. Sweet Factory. Oh, jā. Es iedomājos, cik forši izskatās ar sienu. Un tad tu visu ar grāfu. 3 eiro. Kaldzē. 3 eiro. Kā Polijā pa lēto paēst, ja tev ir dzīvoklis? Vienmēr sakot, aizēju uz Žabko, nopērku šitā te. Viņam cena ir 12,99 apmēram, 3-4 eiro. Tad tu viņu izliec šķīvī un iemet mikrinē. Finālā sanāks perfekta pārtika. Iesim uz maķīti koliņu padzerties. Nu tā, iekāpām sabiedriskajā, braucam uz Westerplatte. Nu, esam atbraukuši uz Westerplatte. Pirkā. Šokolādi? Nē, Nē, zemeņi. zemeņi.